Pirms uzsākat stomas maisiņa nomaiņu, pārliecinieties, ka jums ir viss nepieciešamais. Presenta peristomālo ādu aizsargājošs gels, stomahesiva adhezīvais pūderis, aerosols esenta aizsargkārtas veidošanai, citi aksesuāri pēc vajadzības. Pēc vecās pamatnes noņemšanas mazgājiet ādu ar siltu ūdeni vai izmantojiet presenta ādu attīrošās putas. Ja uz stomas gļotādas parādās asins piliens, par to nav jāuztraucas, tā mēdz notikt. Ar salveti viegli uzspiediet uz traumētās vietas, lai apstādinātu asiņošanu. Ādu ap stomu sauc par peristomālo ādu. Ādai ap stomu ir jābūt kā citur uz vēdera, bez bojājumiem un apsārtuma. Pēc pamatnes noņemšanas peristomālā āda var būt nedaudz apsārtusi, bet tas ir normāli un apsārtums ātri pāriet. Kad pamatne ir noņemta un āda ir notīrīta, novērojiet to. Ja peristomālā āda ir apsārtusi, iekaisusi vai sulojas, tā ir nepieciešama papildus aprūpe. Ja āda ir bojāta, lietojiet dziedējošos līdzekļus. Presenta peristomālo ādu aizsargājošo gelu, stomahesiva adhezīvo pūderi, aerosolu esenta aizsargkārtas veidošanai. Pirms ādas tālākās aprūpes sagatavojiet pamatni uzlikšanai. Apsārtušas ādas pasargāšanai vai sausas ādas mitrināšanai izmantojiet presenta gelu, to uzklājot uz ādas plānā kārtiņā. Pagaidiet pāris minūtes, lai tas uzsūcas un nožūst. Gels paliek uz ādas, uz tā izsmidziniet aerosolu esenta aizsargkārtas veidošanai, ļaujiet nožūt 30 sekundes. Šādi sagatavota āda ir gatava pamatnes vai viendaļīgā maisiņa uzlikšanai. Uz apsārtušas bojātas ādas uzkaisiet stomahesivu pūderi, pagaidiet 30 sekundes, lai pūders pielīp ādai, lieko pūderi nopūtiet. Atlikušais pūderis paliek uz ādas un veicina ādas dzīšanu. Uz pūdera un ādas, kuru noklās pamatne, uzsmidziniet aerosolu esenta aizsargkārtas veidošanai. Ļaujiet nožūt 30 sekundes. Šādi sagatavot āda ir gatava pamatnes vai viendaļīgā maisiņa uzlikšanai. Lai izvairītos no turpmākiem ādas bojājumiem, sekojiet līdzi tam, lai pamatnes labi pieguļ ādai un tās atkārto stomas kontūru. Piemeklējiet sev piemērotāko stomas pamatni, konsultējoties ar Linus Medical pa bezmaksas informatīvo tālruni 8 0 0 0 5 3 3 3. Pamatņu paraugus izsūtīsim jums bez maksas. Sekojiet instrukcijām iekaisuma dziedēšanai brošūrā Dzīve ar stomu.